Čau, čau, čau! Šodien mēs parunāsim par vīrišķīgajām profesijām sievietēm, par sievietēm vīrišķīgās profesijās un pievērsīsimies risinājumiem, pievērsīsimies problēmām, pievērsīsimies vispār fakta kā tāda nopietnībai. Jo tu jau vari apzināties, ka tu esi vīrišķīgā profesijā un kā ir, tā ir, jā. Toties man naudu par to maksā un galu galā, ko es vēl varu darīt lietas labā, izņemot kā pelnīt naudu, es nemaz tā īsti nezinu, tāpēc es palikšu šajā te vīrišķīgajā profesijā un skatīšos uz tām sievietēm, kas ir sievišķīgas ar tādu, mans vilciens ir aizgājis, tad, kad man bija jāpieņem lēmums par profesiju, kā sanāca, tā sanāca. Esmu vīrišķīgā profesijā, tāpēc izskatos diezgan vīrišķīgi, uzvedos diezgan vīrišķīgi un vispār nejūtos kā sieviete šajā pasaulē, jo realizējos kā vecis un, kā ir, tā ir. Toties, orgāns 99,9%, točno man neizaugs, ja. Bet, tad, kad tu tā esi pieņēmusi, tev ir šī liekas veselīgā pozīcija, kur tu neburkšķi, tu vienkārši esi pieņēmusi dzīvi, sevi šajā dzīvē tāda kā ir vienkārši, ja? Un tu ieņem tādu kā vērotāju pozīciju. Tu vienkārši vēro apkārtējos, kolēģus, klientus, ģimeni, un tev ir tāda pasīva ļoti nostāja. Tā kā, kā ir, tā ir, ko es daudz varu mainīt, ja? Un tad tu sāc sevi mierināt ar tādu, tās mājsaimnieces vai tās visas cacas, tas arī nav par mani. Tā kā, es esmu te, kur es esmu, un te es jūtos ērti, te ir mana komforta zona galu galā, te es zinu, ko es daru, es varu uzņemties atbildību par to, ko es daru, es saņemu tik, cik man vajag un tik, cik es uzskatu par normālu, ja. Kā sieviete es nerealizējos, bet priekš kā man to vajag, man par to nemaksās. Man maksā konkrēti par manu darbu, par to, ko es profesionāli, kā es varu cilvēkiem palīdzēt, par to man maksā. Par to, ka es būšu sieviete, mīļa mamma saviem bērniem, sievišķīga, seksīga sieva savam vīram, par to man neviens nemaksās. Tā kā, palikšu es tur, kur es esmu. Turpināšu būt vīrišķīgā profesijā sieviete un, vienkārši, kā būs, tā būs, skatīsimies, ja būs baigās problēmas, tad risināsim viņas, ja. Un tad, tu tā kā, ja būs problēmas, tad risināsim viņas, bet pagaidām tu viņas neredzi. Un tā arī ir, ka tās problēmas pie tevis nāk, tu viņas uzreiz viņa tā neuzkrīt uz tev uz galvas kā milzīga problēma, ar kuru tu tagad, tā kā neesi gatava cīnīties. Vienkārši, labi, nav vēl tik traki, ja? Un katru reizi, kad nāk šīs te problēmas, tad tev ir tāds, nav jau tik traki, varēja būt vēl trakāk, ja? Un tad dzīve tev piespēlē vēl nākamo problēmu, un tu tāda, un tas ir tā kā tevi mīca, un tu tāda, īstenībā jau arī šeit vairs tā nav problēma, ja? Un tā tu beigās atjēdzies savos 60 gados, kad šis te jau ir pavēlu, ar, tādu masu normālu tādu, ja? Ar aizkaļķotām locītavām, ar lieko svāru, ar aizpeķotiem asinsvadiem, ar aritmiju vai vēl kaut kādām citām sirds problēmām un nopīpētām plaušām, ar vinčuku katru vakaru, ar tādām lietām, kuras priekš tevis nekad nav bijušas problēma. Vienkārši, pamazām tev tā ikdiena ir noformulējusies tāda, kāda viņa ir, tāpēc, ka tu reāli labi zināji, ka tu sevi čakarē, tu dari to, ko tu negribi darīt, tu dari to, kas tev ir, kā runāt, taču, ka ir jāiet ārpus savas komforta zonas, ja?
Man tas bija diskomforts, es to darīju, jā, un es uzņēmos, es saņēmos, es darīju to, kas man ir diskomforts, jā. Un beigās sanāk tā, ka to diskomfortu, kas reāli tevi būtu novedis pie panākumiem, pie laimīgākas dzīves, pie laimīgas realizācijas, pie sievišķības, pie veselības, jā. To diskomfortu tu noliedzi, tu viņu stūmi malā visu laiku, kaut vai tāds viens mājiens, tāda zīme kā šis video, ja? Kur tu tā kā dzirdi, ka tas varbūt daļai pat ir par tevi, bet nē, tas nav par mani, un es tikai paklausīšos, man vienkārši ir interesanti, ja? Bet kāpēc tev ir interesanti? Nepārslēdz varbūt jau uzreiz noklausies līdz galam, jo es tomēr iedošu arī lietas, pa kurām aizdomājoties, tu tiešām varbūt pat patstāvīgi būsi spējīga izdarīt kaut kādus turpmākajai dzīvei foršākus lēmumus, ja, kur tev nebūs tā, ka šo diskomfortu es tā kā nē, es izvēlos to diskomfortu, kur ir izvēlējusies mana vecvecmāmiņa, mana vecmāmiņa, mana mamma, un es eju pa viņu pēdām, un mani bērni ies pa manām pēdām. Neaizmirst, ja? Ka tavi bērni ies pa tavām pēdām un izvēlēsies to pašu diskomfortu, kas priekš tevis ir bijis, ja? Un te arī mēs nonākam pie tā diskomforta, kur tu vari būt kā neizdevīga, nērta, bet īsta un laimīga saviem bērniem un savam vīram. Un pat sev neizdevīga, nērta, nekalpojoša, bet īsta. Toties laimīga un apzinoties to, ka tevi mīl nevis par kaut ko, par ko tu esi nopelnījusi, bet tevi, vienkārši tevi, vot tādu, kādu tu esi, vot tādu tevi mīl un pieņem. Un tev nav jābūt kaut kādā konkrētā profesijā, kaut kādā konkrētā pilsētā ar kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem. Te tu būsi laimīga, tu sevis laimīgajā versijā, tu sevis savā dzīves laimīgajā versijā, tāda, kāda tu vari būt laimīga, vienalga neskatoties to, kur tu esi, ja, kurā pilsētā tu šobrīd atrodies, ar kādiem cilvēkiem tu šobrīd esi kopā un kādas profesijas pārstāvi tu tagad esi, ja. Un te tev ir jāsaprot, vai tik tiešām profesijas vai darba maiņa atrisinās situāciju. Tāda viena svarīga lieta, kas tev palīdzēs saprast, vai tu gadījumā tagad šobrīd nefokusējies uz nepareizo problēmas cēloni. Ir problēma, bet cēlonis iespējams nemaz nav tavā vīrišķīgajā profesijā. Iespējams problēmas cēlonis ir tajā, ka tu jau no sevis neaizmuksi nevienā profesijā, un tu vari kļūt par vīrišķīgu medmāsu. Ja? Tāpat kā jebkurš vīrietis var būt sievišķīgs pavārs, piemēram, ja? Vai, bērnu dārza audzinātāji, ja? Vīrišķīga. Mēs redzam cilvēkus dažādās profesijās, gan sievišķīgās, gan vīrišķīgās, bet viņi kā personības, viņi sevi ņem līdzi arī ārpus profesijas. Un tas nozīmē, ka es atvainojos, kaut kas man nav ar to kaklu šodien. Tātad cilvēks, kurš ir vīrišķīga sieviete vai sievišķīgs vīrietis, kā personība, sevi ņem līdzi jebkur, lai vai kur viņš ietu vai viņa ietu, arī ģimenē, arī ar bērniem, arī ar vīru vai ar sievu, arī ar draugiem. Pilnīgi visur nāks ārā šī tava vīrišķība, ja tu esi vīrišķīga sieviete. Un tagad pamēģini atcerēties, kāpēc tu izvēlējies šo te profesiju, kāpēc tu šobrīd strādā to, ko tu strādā. Ja kādreiz priekš tevis šī vīrišķība likās normāla, vot kādreiz tev likās, ka tas nekas, ka šī profesija ir vīrišķīga, toties, un šeit tev ir jāsaprot, kas bija tas toties, kāpēc tu izvēlējies šo vīrišķīgo profesiju. Un tieši tāpat arī daudzas sievietes, kuras ir sievišķīgās profesijās, viņas sevi varbūt mēģināja kaut kādā veidā
apmānīt, savu apziņu apmānīt, zemapziņa pateica, vai izvēlies, ej uz turieni, un tev būs garantēta sievišķība. Un tu saproti, ka nav. Es esmu tai sievišķīgajā profesijā it kā, ja, bet nav tās sievišķības. Es nevaru dabūt ar to profesijas palīdzību šo te sievišķību, ja. Un parunā, ja tev ir iespēja, tagad parunā ar kādu sievišķīgas profesijas pārstāvi un paskaties uz viņu, ja, un padomā, vai tas ir par tevi vai nav, un kāpēc tas ir par tevi vai nav. Pāanalizē vienkārši. Tu pati patstāvīgi esi spējīga pāanalizēt. Un pēc tam parunā ar kādu vīrišķīgu, sievišķīgās profesijas pārstāvi, kur sieviete ir ļoti vīrišķīga, viņa ir riktīgi vīrišķīga, bet viņa ir sievišķīgā profesijā, ja? Bet viņa tāpat ir vīrišķīga šeit sievišķīgajā profesijā. Ja? Un te tu sapratīsi, ka ne jau vaina ir profesijā. Un nevienā profesijā tu nevarēsi pati vienkārši apmānīt sevi un kļūt vairāk sievišķīga. Protams, ja tava sievišķība šobrīd nevar izpausties, tad, kad tu viņai ļausi izpausties, tad, kad tu kļūsi sievišķīgāka, iespējams, pilnīgi iespējams, kad tev būs jāuzliek tas punktiņš uz i, un tu gribēsi aiziet no tās profesijas. Ja? Bet šeit visbiežāk strādā, zini, kāds scenārijs? Šeit visbiežāk ir tā, kad sieviete saprot, ka viņa grib tomēr būt sievišķīga. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka es gribu tagad ieraudzīt, ka tas vīrietis, ar kur es dzīvoju, viņš uzņemsies par mani atbildību, viņš uzņemsies par ģimeni atbildību, un es ar viņu sarunāju, ka uz kādu laiku, un te, tev pašai jāskatās ir. Vai te būs nosacījumi, uz cik ilgu laiku, ja, vai šeit būs atkal nosacījumi, ja, jo sievišķība ir par pēc iespējas mazāk nosacījumiem. Un tur, kur sākās, kur ir garantijas, kur ir termiņi, un kur ir nosacījumi, un kur ir līguma visi punkti, ja, tas viss jau vairs nav par sievišķību. Ja. Tātad, jo vairāk sievišķības punktus tu ņemsi vērā, cienīsi un praktizēsi, jo vieglāk tev ar laiku nāksies šī sievišķība. Ja? Un kā tu viņu tagad vienkārši iesāc praktizēt. Tātad, tu sarunā ar savu vīrieti, ja tu tiešām nejūties sievišķīgi savā profesijā, bet tev nav ne jausmas, vispār nav ne jausmas, ko tālāk ar šo te darīt, ar šo te problēmu. Ja? Es zinu, ka es nevaru būt sievišķīga tajā profesijā, kurā es tagad esmu, bet es nezinu, ko tagad darīt. Ja? Tad pirmā lieta – parunā ar savu partneri. Parunā ar viņu un pasaki viņam tagad uz kādu laiku. Es gribu aiziet no savas profesijas, jo pirmām kārtām tev ir jāapstāsta viņam, cik viņam tas arī būs izdevīgi. Ja? Ka tu varēsi būt brīvāka, sievišķīgāka, tu varēsi būt vairāk mājās, tu varēsi pavadīt vairāk laiku ar bērniem, tu viņu vienmēr varēsi sagaidīt ar vakariņām. Bet arī nevis tā, ka tas ir tāds nosacījums, ja, un kad vienu dienu tagad tev tiešām negribējās taisīt tās vakariņas, un tu tāpatās viņas, viņš prasīs, mēs taču runājām, kur vakariņas, ja, tu tāda, tā vai pasūtam. Un viņš tāds, nē, tā mēs nerunājām, ja. Vienkārši tā kā lietas, uz kurām tu esi gatava parakstīties, saprotot un apzinoties to, ka šobrīd tas ir vajadzīgs. Šobrīd, ja, atceries šobrīd, tas ir vajadzīgs, tāpēc, lai trenētu tavu sievišķību. Jo, vislielākā problēma, ko es redzu tieši tām sievietēm, kurām ir problēmas ar sievišķību, vislielākā problēma ir atteikties no šīs te kontroles, kur es kontrolēju. Vai es taisīšu, vai es netaisīšu, vai es gatavošu kaut ko, vai es negatavošu, vai es runāšu, vai es nerunāšu, ja? Vai mēs brauksim, vai mēs nebrauksim. Es esmu tā, kas izlemj, un es gribu, lai tas tā arī paliek. Tad mēs nevaram vispār runāt ne par kādu sievišķību šajā tavā dzīvē, ja tu neesi gatava piekāpties un palaist kontroli. Tev ir jāļaujās. Un tev ir jāsaprot, kāpēc tu nevari ļauties šim te vīrietim, kāpēc tu joprojām dzīvo kopā un guli kopā ar vīrieti, uz kuru tu nevari paļauties. Un te mēs arī varam skatīties tālāk, kas ir tie iemesli,
kāpēc tu uzskati, ka uz vīriešiem nevar paļauties, un kāpēc ir jābūt kaut kādam rezerves variantam, finansiālajam drošības pilvenam un visām pārējām muļķībām, ar kurām tu savu dzīvi esi apkrāmējusi, izejot no kaut kādām ustanovkām. Izejot no kaut kādām pārliecībām par to, ka tas ir vajadzīgs šajā tavā dzīvē, lai eksistētu. Ja? Jo, ja mēs runājam par dzīvi, ja mēs runājam par to, ka tu gribi dzīvot sievišķīgu dzīvi, ieklausies, sievišķīgu dzīvi dzīvot, baudīt sievišķīgu dzīvi. Tas vispār nav par kontroli, par nosacījumiem, par cenām kaut kādām, par kaut kādiem tēriņiem, rēķiniem un visām tām lietām, kas ir vajadzīgas eksistēšanai. Jo šobrīd, ja tu dzirdi, ka šis viss ir par tevi, tad tu eksistē. Un nav iespējams sievišķīgi eksistēt. Un nav iespējams kaut kā laimīgi eksistēt. Ja? Ja tu izvēlies dzīvot sievišķīgu dzīvi un būt kā sieviete šajā dzīvē, ja? Un justies kā sieviete un izskatīties kā sieviete un smaržot kā sieviete un izstarot šo sievišķīgo enerģiju, tev tas ir jāizvēlās un tev ir jāsaprot, ka tu nevarēsi apmānīt nevienu. Tev vienkārši ir jāapzinās tas, ka tu no šodienas esi izlēmusi, ka tu gribi dzīvot sievišķīgu dzīvi. Nevis vienkārši eksistēt, ja? Un nevis tu gribi gaidīt, ka tev būs 60 gadi un tev būs visu iespējamo slimību buķete, nezinu, kurais tur jau vīrs, ja? Un bērni, kuri arī ir aizgājuši savā dzīvē un viņi pat negrib atcerēties to bērnību, kurai viņiem bija jāiet cauri ar tevi kā ar vecāku, ja? Un tā ir tava atbildība. Un te tev vispār ieslēdzās panika, jo tu saproti, ka bļāviens vainu viss jau ir palaists, aizlaists un nokavēts, un reāli tas tā ir, ja? Ka maniem bērniem pat vispār negribās atcerēties, cik briesmīga bija šī bērnība. Vai nu tu labi apzinies, ka tas drīzumā būs arī par taviem bērniem. Runa ir par 5, 10 gadiem, un tas būs arī par taviem bērniem. Un tu vēl šodien sēdi un domā, nē, es laikam turpināšu eksistēt tā, ja? Es turpināšu, pagaidīšu vēl 5, 10 gadus, kamēr bērni izaug šajā briesmīgajā bērnībā, kur es esmu vīrišķīga mamma saviem bērniem. Un tad, pēc tam kaut kad, kad jau man būs mazbērni, tad es sākšu domāt. Tad es sākšu kaut kādas lietas mainīt. Nemāni sevi. Vienkārši tad tev ir jāsamierinās un jāsaprot, ka šajā dzīvē tu esi izvēlējusies eksistēt. Tu vienkārši esi tā izvēlējusies. Un tev neviens par to neko nevar pārmest, un es arī šeit neesmu, lai pārmestu, bet es šeit esmu, lai paspīdinātu tām, kuras vēlās tiešām kaut ko mainīt. Ja? Jo kāpēc vispār man aizsākās šī visa kustība mana? Kāpēc es vispār sāku par to runāt? Kāpēc es šos jautājumus sāku celt gaismā? Jo es esmu vienkārši, pat iepriekš es biju vienkārši manikīra meistars, taisīju nadziņus. Es jau tad redzēju šo problēmu daudzās sievietēs un daudzos vīriešos. Neiedziļināšos detaļās, kā es to redzēju, vienkārši, kad viņi nāk, ja tie vīrieši, un ka viņi tā lūrus tām meitenēm, kas ir skaistumkopšanas salonos, kas strādā skaistumkopšanas pakalpojumu sfērā, kas ir sievišķīgās sievietes un izstarošot sievišķību, un viņi ienākot, viņiem vienkārši var redzēt, kā viņiem siekalas tek, ja? Viņi ienāk ar tām savām sievām, kuras domā, ka nagi točna ir tas, kas ir pēdējais, kas man ir vajadzīgs, lai es kļūtu par sievišķīgu sievieti. Es tagad sakopšu nagus, un es būšu sievišķīga sieviete. Ja? Es nagus tagad 3. reizi tikai esmu sataisījusi, vai 4. 4. reizi, jā, es tagad esmu nagus uztaisījusi. Tā es kaut kādus 2,5 gadus staigāju vispār vienkārši koptiem nagiem, vienkārši kopu savus nagus, un tāpat es jūtos kā sieviete. Ja? Tā kā runa nav par frizūru, runa nav par uzacīm, un runa nav par nagiem vai par make-upu. Runa ir par enerģētiku, kādu tu izstaro. Ja? Un tātad tās sievietes, kuras strādā skaistumkopšanas salonā, ļoti daudzas izstaro šo sievišķīgo enerģētiku. Un kad viņš ienāk un ka viņam vienkārši žoklis līdz zemei un siekala tek uz tām sievietēm,
Un es saprotu to, ka bļāviens nabaga cilvēks, kuram sieva tā tad nesaprot tās lietas, vienkārši, viņš mājās nedabon papriecēt tās acis uz to sievišķīgo sievieti, kurai nav nagi vai mati, vai tur make-ups, bet viņa ir sievišķīga. Un tad viņš staigā pa visām iestādēm, kur ir sievietes, un visur viņam tek siekala. Viņš pat rindā stāvot, skatās uz to sievieti, bļāviens, viņš mājās viņam nav uz ko paskatīties. Un tad nebrīnies, ka viņš gandrīz nekad nav mājās, arī. Ka pie pirmās iespējas viņš grib tikt prom no mājām. Un to visu redzot, es vienkārši sapratu to, ka es nevaru klusēt, es varu stāstīt sievietēm to, ko es zinu, to, ko es protu, to, ko es saprotu par sievišķību un par vīrišķību, ir vienkārši elementāras lietas, kuras tad, kad tu saproti, tev vienkārši, tu paskaties savādāk uz savu dzīvi, tu paskaties savādāk uz savu ikdienu, uz tām lietām, kuras tu ikdienā izvēlies darīt vai nedarīt. Tā ir tikai un vienīgi tava izvēle, ko tu izvēlies darīt vai nedarīt savā ikdienā, lai koptu šo te sievišķību un lai tavs vīrietis justu, ka viņam blakus ir sieviete un viņam nevajadzētu mukt prom no mājām, lai lūrētu uz citām sievietēm vai nedod Dievs vēl kaut ko citu darīt ar savām sievietēm, tu vienkārši pavēro, kā viņš uz tevi skatās, kādas vispār jums ir savstarpējās attiecības. Mēs ar vīru, tu nedomā, kad par cik viņš ir jūrnieks, tad mums ar viņu ir kaut kāda sevišķā, īpašā romantika, un tāpēc mēs viens otru joprojām mīlam. Tā, ja mēs būtu dienā kopā, mēs jau sen viens otru nemīlētu, Fantazēt, kā būtu, ja būtu, var par jebkuru attiecību modeli, bet ko es gribu pateikt, lai tu saproti, kad pa 4 mēnešiem, ko viņš ir mājās, piemēram, kā variants, ja viņš ir 4 mēnešus no vietas mājās, pa šiem te 4 mēnešiem var paspēt gan izšķirties, gan, tūlīt es izslēgšu robotu. Tātad par šiem 4 mēnešiem notiek pietiekoši daudz dažādas konflikta situācijas, kuras ir jārisina un kurās ļoti daudz jūrnieki arī atbrauc un tusē ar draugiem un tusē apkārt un ir visādas lietas darāmas un tu vienkārši arī dzīvo savu dzīvi. Tu izvēlies, vai ir viens variants, kur tu dzīvo savu dzīvi, jo tu tā esi pieradusi, tad, kad viņa nav, tad tu dzīvo savu dzīvi, un pēc tam, tad, kad viņš ir mājās, tu turpini dzīvot savu dzīvi tieši tāpat, kā tad, kad viņa nebija mājās. Vai otra galējība. Tu 4 mēnešus, kamēr viņš ir projām, piemēram, 4 mēnešus, kamēr viņš ir projām, tu uzliec savu dzīvi uz pauzes un skumsti, ilgojies un kaut kā mēģini izdzīvot to laiku, kamēr viņa nav. Tu gaidi. Tu tā kā sunīts uzticīgs gaidi. Un tad, kad tu viņu sagaidi, tad ir tāds vienkārši, tu aizturi elpu un tu centies vienkārši visu priekš viņa, ap viņu, lai tikai viņam ir labi, un tu viņam parādi to, cik ļoti tu viņu gaidīji, cik ļoti stipri tu viņu mīli, un vienkārši nedod Dievs, viņš izies no mājām, pateiks, ka viņš grib satikties ar draugiem, vai, nezinu, kaut kur aizbraukt ar draugiem, uz tur 2 dienām. Viņš 4 mēnešus, piemēram, bija projām, un tagad viņš vēl uz 2 dienām taisās braukt projām. Tā kā vienkārši ir jāsaprot, ka arī jūrnieka ģimenēs ir arī lietas, kuras vienkārši var būt jebkurā ģimenē. Tas nav tā, ka ir kaut kāda īpašā pasaule, mums kaut kāda atsevišķa pasaule, atsevišķa realitāte, kura nav par parastajiem cilvēkiem, un mēs esam kaut kādi tur super cilvēki vai kaut kādi necilvēki,
uz mums darbojas tieši tie paši nosacījumi, gan psiholoģiskie, psihoemocionālie, gan fizioloģiskie, gan finansiālie, pilnīgi teritoriālie, pilnīgi jebkuri dzīves likumi, kas darbojās uz nejūrniekiem un jūrnieku ģimenēm, tāpat arī uz jūrniekiem un jūrnieku ģimenēm. Tā kā, te nav tā, ka ir kaut kas savādāk. Vienkārši vainu tas cilvēks tevi mīl, un tu mīli viņu, un jūs dzīvojat kopā, un viens otra dzīvi padarat foršāku, un viņš palīdz tev būt sievišķīgai, tu palīdzi viņam būt vīrišķīgākam. Vai vienkārši jūs kaut kā eksistējat, un fakts kā tāds, kādam nauda ir jāpelna, viņš nevar nopelnīt pietiekoši daudz, un tāpēc man ir jāstrādā, ko es māku, to es daru. Ja? Kaut arī es labi zinu, ka es jūtos nesievišķīgi šajā profesijā, bet man tas tāpatās ir jādara. Ja? Tad vienkārši ir jāpameklē īstais iemesls, kāpēc tu jūties vispār nesievišķīga. Vienalga, jebkur, kur tevi ieliktu, tu justos nesievišķīga šobrīd. Ja tu šobrīd jūties nelīdz galam sievišķīga un tev liekas, ka runa ir par profesiju, tad man tā šķiet, ka profesijas maiņa šo te situāciju neatrisinās. Var gadīties, ka notiek tāda apstākļu sakritība, ka nejauši tā sagadās, ka tu nomaini kaut kādu attieksmi pret kaut kādu lietu dzīvē, jo viss jau ir atkarīgs no tavas attieksmes. Pilnīgi jebkuru lietu šajā dzīvē tu vari mainīt tikai mainot savu attieksmi. Vienkārši mainot savu attieksmi, tu vari mainīt pilnīgi jebko savā dzīvē. Vienīgais, kas tev ir jāapzinās, savs spēks, savas attieksmes spēks. Tātad, ja tu nomaini attieksmi pret kaut kādu lietu šajā dzīvē, šīta lieta vienkārši mainās, pati mainās. Tev nav viņa jāmaina, tev ir jāmaina sava attieksme. Tas ir viss, kas tev ir jāmaina. Un kas šobrīd tevi attur no šīs attieksmes maiņas, ja? Visticamāk, tu pati nevarēsi aizkapāties, aizrakties līdz tam iemeslam, jo tas ir dziļi zemapziņā. Un šī zemapziņa ir ļoti, ļoti forši noslēpusi šo te faktu, kāpēc, ja, kas ir tas, kas tevi attur no šīs te attieksmes maiņas, tātad tev tas ir izdevīgi šobrīd. Šobrīd tavam ķermenim, tavai eksistēšanai, jo zemapziņas uzdevums ir nodrošināt tevi ar eksistēšanu. Ja. Tātad prāts no zemapziņas izvelk informāciju un pārstrādā to tādā formātā, kā šajā pasaulē tas prāts, tavs prāts, saredz iespēju eksistēšanai. Ja? Tātad, ja prātam šobrīd, paņemot kaut kādu faktu no tavas zemapziņas, šķiet, ka izdzīvošana nodrošinās konkrētas izvēles, darbības, rīcības, tad prāts vienkārši domā un liek tev ar galvas smadzenēm, ar muguras smadzenēm darīt konkrētas lietas, kas arī ir šīta somātika. Ja? Tavam ķermenim konkrētas lietas liek darīt, uz konkrētām vietām liek iet, ja, uz darbu liek iet, izvēlēties konkrētus cilvēkus savā dzīvē, runāt konkrētas lietas savā dzīvē priekš tam, lai nodrošinātu šo te eksistenci. Ja. Un tajā brīdī, tad, kad mēs izvelkam no zemapziņas iemeslu vispār, kāpēc prāts ir tā pieņēmis šo te faktu kā absolūto patiesību, tad var izrādīties, kad tas ir vienkārši ne tā iztulkots pa ceļam, kamēr šī informācija no zemapziņas līdz prātam nonāca. Un tad, ja mēs šo te starposmu izceļam ārā un saprotam, ka bet te bija kļūdiņa, te ir viena drukas kļūda, kura vienkārši ātri skrienot šajā te procesā netika ņemta vērā, ja, netika pamanīta. Un mēs šo te kļūdiņu pamanam, mēs ar viņu strādājam un viss mainās. Mainās lietas pašas. Ja. Tev nomainās attieksme un šīs lietas pašas mainās. Ja. Attieksme pret darbu kā tādu arī var mainīties un tu vari pēkšņi kļūt sievišķīga arī vīrišķīgajā profesijā. Ja tu vari būt sievišķīga attiecībās ģimenē ar vīru, ja tu vienkārši vari būt sievišķīga, ja tu ļauj sev būt sievišķīgai, tad tu vari būt sievišķīga pilnīgi jebkur arī savā profesijā. Jā,
Tā kā es domāju, ka visu esmu izstāstījusi, paskatīšos. Jā, viena svarīga lieta, ja, patstāvīgi tas ir ļoti grūti, tas ir, 9 no 10 gadījumiem tas ir neiespējami pašai, ja. Un otra lieta, pat ja ne pašai, tad tas nav ātri, tas nav mēneša jautājums, ja, tas pat nav pusgada jautājums, tas ir ilgstošs process, kurā tu maini savu šo te attieksmi pret lietām, pret cilvēkiem, pret darbībām. Tu sāc uz sevi skatīties savādāk. Vispirms jau uz sevi, uz savu esamību, tu sāc skatīties savādāk. Un pēc tam ar laiku mainās visa tava realitāte. To realitāti, kurā tu šobrīd atrodies, nav iespējams mainīt tā vienkārši vienā rāvienā. Šo te realitāti mainīt var tikai un vienīgi tad, kad tu jau vairākas reizes ilgu mēnešu garumā esi pierādījusi, ka tu tiešām esi nopietni noskaņota un ka tu tiešām vēlies mainīt šīs lietas, ja, savā realitātē. Jo runa ir tieši par tavu realitāti. Tā kā tas nav ātrs process, bet tas ir tāds process, kurš nekad nebūs par tevi un nekad nenotiks tavā dzīvē tad, kad tik ilgi, kamēr tu neizlemsi, kamēr tu nebūsi noskaņojusies nopietni, ka tu gribi izmainīt šo realitāti tā, lai gan tu vari būt laimīga šajā savā realitātē, gan arī visi cilvēki, kas ir tavā ģimenē, saskarē ar tevi, tavi bērni un tavi darbu augļi arī gala rezultātā. Ja? Savā šajā te realizācijā, kuru šobrīd tu nevari pieņemt un uztver to kā vīrišķīgu tādu realizāciju. Vīrišķīga realizācija tā tad būs par tevi pilnīgi visur. Ja šobrīd tu to pamani tikai profesijā, visticamāk tā ir par tevi un ar tevi pilnīgi visur. Pat tajās lietās, kur tev šķiet, ka tas orgāns jau vēl nav izaudzis. Ja? Tas ir tikai fiziski. Fiziski vienkārši kā tu izskaties. Ja? Bet tas ir tikai šodien fiziski, kā tu izskaties. Kā tu izskatīsies pēc gadiem, tā ir arī tava izvēle.